Tātad sveicināti atpakaļ dzinējspēkā. Šodien mums ir mikrofoni beidzot atnākuši, un tāpēc jūs dzirdēsiet mani daudz labāk. Šodien mēs runāsim par man viena pazīstama cilvēka divām mīļākajām markām un to marku divām mašīnām. Un sākumā es gribu jums parādīt, kā es atpakoju šos mikrofonus. Tātad pirmā mašīna, par kuru es runāšu, būs Audi A6 Avant e-tron. Tātad, ja jūs gribat viņu nopirkt, viņa man šķiet, ka vēl nav Latvijā, bet viņa maksā no 86,369 eiro līdz 103,228 eiro. Tātad jauda ir līdz 362 zirgspēkiem, un pātrinājums ir pātrinājums no 0 līdz 100 km/h ir 5,4 sekundēs. Piemēram, tātad, ja jūs gribat uzlādēt mašīnu, jūs iebraucat, kur lādēt, jums palikuši 10%. Jūs lādējat no 10% līdz 80%, jūs uzlādēsiet 21 minūtē. Tas ir apmēram kā kafijas pauze. Jūs atbraucat, jums palikuši 10%, jūs ieiet padzert kafiju, atnākat atpakaļ, un 80% jau ir ielādējušies. Tātad, viss šajā mašīnā ir koncentrēts tieši uz jums. Mīkstās, izliektās virsmas un augstas kvalitātes materiāli. Pirmkārt, ir panorāmas displejs, kā arī papildu realitātes displejs vējstiklā. Tas, piemēram, man tā šķiet, ka tas ir, piemēram, ka tu vari redzēt ātrumu vējstiklā, ka tev nav jāskatās aiz stūres. Un ir arī skaļruņi galvas balstos, tāpēc tu vari dzirdēt daudz labāk mūziku. Un priekšējās un aizmugurējās lampas var uztaisīt visādus zīmējumus vai rakstus no savām lampiņām mazajām. Un jā, tad ir arī spoguļi kā kameras. Tas ir domāts kā ir tie spoguļi ārā, kā tu vari redzēt, kas ir aiz tevis, piemēram, ja? Tikai viņi ir uztaisīti kā kameras ārā. Un iekšā ir displejs, kuram tu vari redzēt
Tā kā tev nav jāskatās ārā pa logu uz to spogulīti, lai redzētu, kas ārā. Tev ir iekšā displejs, kurā tu redzi, ko ir nofilmējusi kamera. Tātad, jā, ir 8 virsbūves krāsas, kā arī ir 10 disku veidi. Jā, un paskatīsimies vēl bišķiņu šo mašīnu. Skatāmies. Tātad otra mašīna, par kuru mēs šodien runāsim, ir Porsche 718 Cayman GT4. Tātad jūs varat viņu nopirkt, sākot no 105,500 eiro, vai nu jūs varat maksāt 851 eiro mēnesī. Tātad pātrinājums no 0 līdz 100 km/h ir 3,9 sekundes, un maksimālais ātrums ir 304 km/h. Tātad par šo mašīnu es nestāstīšu baigi daudz, es pastāstīšu īsi. Viņai ir 3 veidu sēdekļi. Tātad uzmanības centrā viņiem ir GT sporta stūra un instrumentu panelis. Diski ir 4 krāsās un ir zirgspēki ir 414. Tas būs arī viss par šo mašīnu, un tātad tālāk mēs paņemsim manu grāmatu 501 mašīna, ar kuru obligāti jāizbrauc. Un šodien mēs tā iesākām runāt par 2 mašīnām, tad arī pabeigsim runāt par 2 mašīnām. Tātad pirmā mašīna būs Audi RS2 Avant. Un, protams, viņa taisīta Vācijā. Pirmo reizi, viņu ražoja no 1994. gada līdz 1996. gadam. Un kas ir dīvaini, sanāk, ka tikai 2 gadus. Tātad ātrākais, ko viņa varēja pabraukt, bija diezgan ātri. 262 km/h. Jā. Otra mašīna, protams, ir Porsche. Porsche Cayman S. Un tātad, protams, Vācijā taisīta. Un sāka ražot 2005. gadā un izskatās, ka joprojām arī ražo. Tātad ātrākais, ko varēja braukt, bija 275 km/h. Un no 0 līdz 97 km/h viņa varēja nobraukt, sasniegt to ātrumu, viņa varēja 5,1 sekundē. Jā, tas izskatās, ka arī šodien viss ar manu jauno mikrofonu. Gaidām nākamo epizodi, noteikti nākamajās brīvdienās. Un tiekamies nākamajā video. Čau!